Šonedēļ raidījumā Vatikāno apmeklēsim dažas no skaistākajām baznīcām, kas veltītas svētajām sievietēm. Pievērsīsimies sieviešu lomai Vatikāna vadībā un satiksim māsu Emanuēlu Edvardsu, kura pameta karjeru Londonā, lai pievērstos reliģiskajai. Apmeklēsim arī māsu kopienu, ko iedvesmojusi svētās Hildegardes no Vingenes gudrība un garīgums. Par to un vēl vairāk Vatikāno tulīt. Romas panorāmu rotā kupoli un zvanu torņi, un starp vairāk nekā 900 mūžīgās pilsētas baznīcām dažas no ievērojamākajām nav nosauktas apustuļu, pāvestu vai citu svēto vīriešu vārdos, bet gan sieviešu vārdos, kuru stāsti joprojām atbalsojas akmenī un mozaīkās. Netālu no Campo dei Fiori, šaurās ieliņās, atrodas Svētās Brigitas baznīca. Veltīta Zviedrijas Brigitei, svētcelniecei, ordeņa dibinātājai. Šī 8 bērnu māte dzimusi Zviedrijā. 1348. gadā Brigita kā ātraitne ieradās Romā, pieņemot to par garīgajām mājām. Roma kļuva nozīmīga, jo 1350. gadā pāvests pasludināja svēto gadu. Visu Eiropu nolēma, ka svētajā gadā viņai jābrauc arī uz Romu. Svētā Brigita saņēma daudzas atklāsmes no kunga Jēzus. Un viena no šīm atklāsmēm Jēzus viņai teica, ka viņai jādodas uz Romu. Skaistā baznīca atrodas vietā, kur viņa dzīvoja un nomira, pārveidojot viduslaiku mājokli par godināšanas vietu. Šī māja ir saistīta ar mums jau kopš tiem laikiem. Ēka ir daudzkārt pārbūvēta un pielāgota, taču joprojām ir telpas, kurās tradicionāli dzīvoja Svētā Brigita. Māsa Karīna ir viena no 35 brigitiešu māsām no visas pasaules, kas kalpo šajā baznīciņā. Augstāvā telpās, kur reiz dzīvoja Svētā Brigita, glabājas viņas relikvijas. Tostarp raupjais koka galds, uz kura viņa izteica pēdējo vēlmi mirt. Guļot uz cieta dēļa, savas pēdējos mirkļus viņa vienoja ar Kristus ciešanām pie krusta. Baroka kapela ir rotāta glaznām, kas attēlo ainas no Svētās Brigitas dzīves un vīzijām. Viņas atklāsmes mudināja uz reformām grūtajos viduslaiku baznīcas un Aviņonas pāvestu laikmetā. Āri Tibrai, Trasteveres labirintā, atrodas Trasteveres Svētās Cecīlijas baznīca. Tā veltīta mūzikas patronesei Svētajai Cecīlijai, kura dzimusi un augusi pagānu ģimenē. Kas bija Cecīlija? Viņa bija cēlas izcelmes sieviete. Viņa dzimusi Trasteveres reģionā, un jau agrā jaunībā viņa sevi veltīja kungam. Viņa nolēma saglabāt jaunavību un vēlējās būt kristiete. Tomēr ģimene viņu piespieda precēties. Viņai bija jāprecēs agrā jaunībā, jo tā tas parasti tika darīts, un viņa apprecējās ar pagānu. Viņu sauca Valeriāns. Drīz pēc tam arī viņas vīrs pievērsās kristietībai. Viņi dzīvoja īsu laiku, jo imperators drīz atklāja, ka viņi ir kristieši, un abi tika nogalināti kā mocekļi par savu ticību. Pašreizējā bazilika atrodas vietā, kur domājams bija Cecīlijas ģimenes māja. Cecīlija mira briesmīgās mokās. Viņas ķermenis atrasts neparastā pozā. Viņa gulēja uz sāniem, un viņas galva nebija redzama. Vienīgais, kas bija redzams uz viņas kakla, bija bendes radītā brūce. 5. gadsimta baznīcā senajā Romā savies māksla un moceklība. Cecīlijas klusa, nesatricināmās ticības liecība joprojām šķiet ļoti dzīva. Svētā Pētera bazilikas monumentālā klātbūtne aizēno Vatikāna pilsētas mūros esošo Santa Anna dei Palafrenieri baznīcu. Tā celta 16. gadsimtā un veltīta Svētajai Annai, Dievmātes mātei, lai gan viņa nav ievērojams tēls Bībelē. Viņa nav minēta evaņģēlijos. Anna un Jāzeps ir pieminēti tikai Jākada proto-evaņģēlijā.
Tomēr šī baznīciņa, kas senos laikos bija veltīta svētajai Annai, noteikti ir svarīgs simbols vēsturē. Sant Anna dei Palafrenieri ir arī vienīgā pasaules vismazākās valsts – Vatikāna draudzes baznīca. Tā ir, tā sakot, draudze bez parastiem draudzes locekļiem, jo visi ticīgie šeit atrodas unikālā situācijā, jo viņi dzīvo Vatikānā. Palikušas tikai dažas ģimenes, kā arī žandarmi un šveices gvardi, kuriem katram ir savs kapelāns un savi dievkalpojumi. Tātad šeit nav tādas pašas aktivitātes, kādas varētu atrast citās Itālijas draudzēs. Šeit tas ir vairāk saistīts ar pastorālo kalpošanu, sakramentu pārvaldīšanu un euharistijas svinēšanu. Tas attiecas uz visiem darbiniekiem un māsām, kuriem ir nepieciešams konkrēts laiks, lai piedalītos euharistijā. Pāvests Leons 14. savu pirmo oficiālo vizīti Svētās Annas baznīcā veica 22. septembrī. Tas bija īpaši emocionāls brīdis, jo kopš 1929. gada, Vatikāna pilsētas dibināšanas gada, šī baznīca uzticēta Svētā Augustīna ordeņa tēviem, jaunā pāvesta brāļiem. Šīs trīs baznīcas, kas nosauktas trīs ievērojamu sieviešu vārdā – Svētās Brigitas, Svētās Cecīlija Trasteverē un Svētās Annas iezīmes sieviešu svētuma karti Romā. Brigita – reformatore, Cecīlija – mocekle un Anna – matriarhe. Katra pārstāv atšķirīgu svētuma modeli. Visas viņas joprojām dziļi iedvesmo mūsdienu sievietes un nākamās paaudzes. Tālāk izcilas sievietes, kas veido Vatikāna mūsdienu seju. Vatikānā strādājošo sieviešu skaits pieaug. Viņas vieno kopīga misija – dzīvot un sludināt evaņģēliju. Sievietēm ir arvien nozīmīgāka loma baznīcā un katoļu kopienās visā pasaulē. Tas ir nepārtraukts ceļš. Taču pāvests Francisks vadošos amatos Vatikānā ir iecēlis arvien vairāk sieviešu, taču ne tikai šeit. Redzu arī daudzas diecēzes, kas tagad lūdz sievietes vadīt garīgās rekolekcijas vai vīriešu reliģiskās kongregācijas. Viņi arī lūdz vairāk sieviešu vadīt rekolekcijas vai atvieglot viņu kapitulu. Piemēram, arvien vairāk sieviešu ir vadošos amatos organizācijā Caritas. Tā ir ļoti svarīga vieta baznīcai. Ir arī katoļu universitāšu prezidentes. Tātad notiek miedarbība starp Vatikānu un vietējām baznīcām. 5 gadus pildot bīskapu sinodes sekretāres vietnieces pienākumus. Māsa Bekāra saka, ka redzējusi vairāk reliģisko un laju sieviešu, kas ieceltas par ekspertēm konsultantēm Vatikāna birojos un komisijās, lai vadītu baznīcas misiju globālā mērogā. Brianna Evansa Maunta, amerikāņu pedagoģe, kuru pāvests Francisks 2024. gadā iecēla par kultūras un izglītības dikastērija konsultanti. Viņa teica, ka jaunais amats bija pārsteigums. Pēc 16 gada darba Katoļu starptautiskās universitātes prezidentes amatā. Maunta ieradās Romā, lai piedalītos Vatikāna vadītās starptautiskās sanāksmēs. 1. gadā maijā tikāmies, un tēma bija teoloģiskā izglītība un kā savienot filozofiju ar teoloģiju, jo baznīcas universitāšu modelis ļoti atšķiras no ASV. Tāpēc dikastērijas meklēja veidus, kā konsolidēt un padarīt to pievilcīgāku. Piemēram, amerikāņiem. Nākamajā gadā rīkojām sanāksmi par MI. Programma šķiet ļoti interesanta. Maunta, kurai ir vairāk nekā 40 gadu pieredze izglītībā ASV, sacīja, ka iespēja strādāt kopā vīriešiem un sievietēm, lai veicinātu katoļu izglītību visā pasaulē, ir patiesas gods. Baznīca iegūst, ja izmanto sieviešu prasmes un pieredzi, kā arī sieviešu intuīciju.
Esmu ļoti priecīga, ka pāvests Leons turpina tradīciju, ko pāvests Francisks centās iedibināt savā pontifikātā. Jau pirmajā mēnesī pēc ievēlēšanas pāvests par dikastērijas sekretāri iecēla māsu Ticiānu Merleti. Konsekrētās dzīves institūtiem un apustuliskās dzīves biedrībām, ko vada Vatikāna pirmā sieviete, prefekte māsa Simona Brambilla. Februārī viņš māsu Nīnu Kratiču iecēla par Svētā Kriesla preses biroja direktora vietnieci. Vatikāna pilsētvalsts gubernatorijas pašreizējai ģenerālsekretārei māsai Rafaelai Petrīni tika piešķirta papildu loma Vatikāna rezervēto jautājumu komisijā. Asociācijas sievietes Vatikānā prezidente Margarita Romanelli norāda, ka vairāk sieviešu kārtas līderus stiprinās solidaritātes un draudzības sajūtu. Starp visām sievietēm, kas dažādās lomās strādā svētajā krēslā. Vedošie amati ir palīdzējuši citām strādājošajām sievietēm justies novērtētām un apņēmīgām strādāt kopējam labumam, arī kopā ar vīriešiem. Tas ir daudz palīdzējis, tāpēc esam par to priecīgi. Noteikti pieaugs arī vadošos amatos strādājošo sieviešu skaits. Romanelli, kura Vatikānā strādājusi 31 gadu, 4 pontifikātu laikā. Romanelli ir bijusi galvenā persona, kas ar profesionāla tīkla palīdzību atbalstījusi sievietes, kuras strādājušas Vatikānā. Es ticu, ka tādas asociācijas kā mūsējā, kuras iedvesmojas no evaņģēlija vērtībām, ir ļoti svarīgas sadarbībā ar visām sievietēm. Un ar sieviešu asociācijām ārpus Vatikāna, jo tas ļauj mums apspriest realitāti, kurā dzīvojam, bet arī izrādīt solidaritāti un nedomāt tikai par sevi. Tādējādi izveidojot saikni ar visām citām sievietēm, kas atrodas ārpus Vatikāna un kur mēs dzīvojam. Emanuela, liels paldies, ka pievienojāties mums šodien, šajā intervijā, kas veltīta Pasaules sieviešu dienai. Sākumā vēlos jautāt, ko visvairāk novērtējat sievietes lomā? Esmu tāda piedzimusi. No uzņēmējas, kas Londonā brauca ar BMW un Mercedes, līdz pievienošanās dievišķās atklāsmes misionārēm. Māsa Emanuela Edvardsa pēdējos 20 gadus pavadījusi uzņemot svētcelniekus un viesus Romā, evanģelizējot cauri ticības skaistumu. Viņa atstāja pasaules bagātības, lai sekotu tam, ko dēvē par augstāko aicinājumu. Sieviete savus mērķus spēj sasniegt maigi. Viņa spēj saskatīt, novērtēt un audzināt cilvēkus. Jūsu ceļš vedis no Mančestras apvienotajā karalistē uz Romu. Kāda bija jūsu bērnība apvienotajā karalistē? Vai kādreiz iedomājāties, ka pievienosieties reliģiskam ordenim? Jau agrā bērnībā zināju, ka kungs man ir paredzējusi kādu uzdevumu. Un varu teikt, ka tam absolūti pretojos. Augot man vienmēr bija liela mīlestība pret kungu. Tāpēc, kad radās doma par māsas aicinājumu, es domāju, kungs, vari man prasīt jebko. Bet to gan neprasi. Taču kungam ir savs veids, kā mūs salauzt. Viņš ir debesu dzinējis suns, kas turpina mūs meklēt. Tāpēc, kad tuvojos 30 gadu vecumam, sāku nopietni jautāt kungam, ko viņš patiešām vēlas, lai es daru. Es iepazinu brīnišķīgo stāstu par atklāsmes jaunavu, kura parādījās šeit Romā 1947. gadā. Tas mani aizrāva un noveda pie tā, ka vadīju atbalsta grupu Anglijā, kas veltīta atklāsmes jaunavai. Tāpēc katru pirmdienas vakaru es mācīju ticību un mēs lūdzamies rožu kroni, veltītu Dievmātei, un tā kungs sāka ar mani strādāt dziļākā veidā līdz pēc Romas apmeklējuma. Beidzot sapratu, ka viņš mani aicina būt par dievišķās atklāsmes misionāri.
Kāds jūsuprāt ir sieviešu misionāru īpašais ieguldījums pasaulē salīdzinot ar vīriešu misionāriem? Sieviete strādā, ja tā var teikt, ar cilvēkiem ganāmpulka vidū, cenšoties ļoti daudzos un dažādos veidos. Mums ir brīnišķīga misija skaidrot ticību, un tas ir savienojuma punkts. Un, manuprāt, sievietei tas ir ļoti spēcīgi. Turklāt sievietes pieeja bieži ir atbruņojošāka, tāpēc cilvēki jūtas brīvāk, lai atvērtos un jautātu, kas ir svarīgi, lai nestu ticību šai paaudzei. Jūs esat ne tikai klostermāsa, bet arī gids Romā. Kas jūs personīgi piesaistīja, motivēja šo darbu? Kad es pavadu cilvēkus lielajās Romas bazilikās, es neesmu gids parastā nozīmē. Es drīzāk pavadu cilvēkus, lai viņi izprastu šīs brīnišķīgās bazilikas vēsturi, kā veidu, kā viņiem mācīt ticību un tuvināt Dievam. Domāju, ka to Dievs, tā var teikt, ar savu aicinājumu. Mani aicināja darīt. Kāds ir bijis viens izaicinājums, gan jūsu aicinājumā, gan profesionālajā darbā, ko sākumā negaidījāt? Domāju, ka tad, kad kāds pamet dzimto vietu un valodu un dodas uz svešu vietu, ir neskaitāmi izaicinājumi. Katrs izaicinājums, piemēram, kā runāt itāliski, man bija liels izaicinājums. Dzīvot citā vietā, man arī nepatīk karstums, tāpēc tas bija izaicinājums. Tas ir arī izaicinājums reti redzēt savu ģimeni. Tātad visas šīs lietas, kas bija reliģiskās dzīves daļa, aicinājuma daļa, bija jāpārvar. Vienīgā iespēja pārvarēt grūtības, praktiskas vai garīgas. Lūkšana visvētākā sakramenta priekšā, tāpēc katras grūtības, kas man bija, toreiz un ir tagad, es pārvaru ar kungu lūkšanā. Liels paldies, māsa! Laipni lūgti! Atgriezīsimies pēc īsa pārtraukuma ar Svētās Hildegardes lūkšanas. Romas centra satiksmes pārslogotajās ilās, tālu no trokšņa, kas tik bieži aptver pašu jēdzienu aprūpe. Ir vieta, kur medicīna atklāja jaunu, nesteidzīgu klausīšanās ritmu. Opera de Santi Angeli, kluss patvērums lajiem, priesteriem, ģimenēm, svētceļnikiem. Meklējot klusuma un garīgas atjaunotnes oāzi. Šeit māsas palīdzes viesus sagaida ar atbruņojošu vienkāršību. Viesmīlība šeit ir kā ģimenē, nevis naktsmītne, prom no turistu pūļiem. Māsas pašas gatavo maltītes un piedāvā ārstēšanu, iedvesmojoties no Svētās Hildegardes dziedināšanas tradīcijas. Māja visās nozīmēs ir īsta rekolekciju vieta. Lūkšana nosaka dienas ritmu. Viesi aicināti nolikt nastas pie Dievmātes mezglu atraisītājas. Mēs vienmēr sakam, ka mājas saimnīca ir Dievmāte, kas atrodas kapelā, Dievmāte mezglu atraisītāja, jo mums, protams, Kristus ir centrālais tēls. Tāpēc rīta programma vienmēr ir strukturēta šādi. Vispirms tiek svinēta mise, tad ir brokastis, pēc brokastīm notiek šīs sanāksmes, un tad mēs kopā pusdienojam. Rekolekcijas ilgs 3 vai 4 dienas un uzņem nelielas grupas. Dienas paiet, mījoties klusām pārdomām savā istabā un kopīgām lūkšanām, radot ritmu, kas palīdz dziedināt dvēseles brūces. To brūču ir daudz, un dvēseles brūces tiek dziedinātas Dieva priekšā, Svētā sakramenta priekšā, pat klusumā. Jums nav jāprot lūgties, un patiesi brīnumi ir redzami. Taču runa nav tikai par lūkšanām, jau gadiem ilgi. Šeit tiek praktizēta un rūpīgi saglabāta sena tradīcija – Hildegardes medicīna, iedvesmota no 12. gadsimta mūkenes Bingenes Hildegardes.
Hildegarda bija pasaulē pirmā naturopāte. Mājas farmaceitei Danielai aprūpe sākas ar profilaksi, izmantojot uzturu, kasteņus smadzenēm, cidonijas reumatismam. Mēs izmantojam daudzus produktus, kas pagatavoti no speltes, viena no graudiem ar praktiski neierobežotām īpašībām, jo tā ir bagāta ar aminoskābēm. Tā ir noderīga arī tad, ja jūtaties nedaudz noguris vai piedzīvojat gremošanas grūtības, jo šis grauds apmierina izsalkumu, neradot vēdera uzpūšanos. Ir arī dabiski līdzekļi, piemēram, garšvielu maisījums. Imūnsistēmai romiešu piretrs, antibakteriāls, sirdī ingvera radiniece galanga. Kad man teica, ka tas nav iespējams, Mona stāsta, kā galanga burtiski izglāba viņas dzīvību sirdsliekmes laikā. izmantojot šo sakni, es patiešām varēju just, ka veselība uzlabojas. Medicīnai jāiet roku rokā ar lūkšanu. Svētās Hildegardes domāšanas centrā ir vīzija, kurā ķermenis un dvēsele ir nesaraujami. Ķermenis ir vesels tikai tad, ja ir vesela dvēsele, un dvēsele ir vesela, ja ķermenis nav paklauts netikumiem. Saskaņā ar Svētās Hildegardes atklāsmēm, slimības cēlonis ir skumjas, tas, ko mēs šodien saucam par stresu. Šīs skumjas rada diskomfortu organismā, tāpēc dziedināšanas pamats ir ne tikai uzturs, bet arī iekšējais miers, ko mums jāiemācās sasniegt. Labi. Šeit aprūpe nav tikai reakcija uz simptomu, bet gan uzmanīga attieksme pret cilvēku, ķermeni, prātu un garu. Šī pieeja pārsteidz ar mūsdienīgumu, smeljoties saknes viduslaiku gudrībā. Māsa Katerīna mums parāda, kā viņa gatavo senu eliksīru. Viegli pagatavot, jo ir tikai 4 sastāvdaļas – baltvīns, vīnētiķis, medus un pētersīļi. Il vino bianco, aceto di vino, il miele e il prezzemolo. Tas ir ļoti noderīgi, jo svētā Hildegarde saka, ka tas dziedina sirdi. Dziedināt sirdi nozīmē palīdzēt pārvarēt visas šīs slimības, kas var būt. Šeit cilvēkus ne tikai ārstē, bet arī pavada. Aprūpē nozīmīga vieta ir laikam. Klausīšanās ir terapeitisks instruments. Slimība nav tikai ienaidnieks, bet gan vēstījums, ko saprast. Dažreiz cilvēki ierodas ar nopietnām slimībām un dalās ar mums savās pieredzēs, bet tu nevari viņiem daudz palīdzēt. Jo tieši viņiem pašiem ir jānonāk pie sapratnes. Šīs ceļojums kopā ar Svēto Hildegardi pārveido visu tavu dzīvi. Māsas palīdzes misija tālu no uzmanības centra un pasaulīguma. Mēs esam konsekrētas māsas, kas dzīvo pasaulē. Mēs esam devušas šķīstības, nabadzības un paklausības solījumus. Tāpat kā visi konsekrētie cilvēki pasaulē, bet slēptā veidā, līdzīgi kā jaunava Marija, kas ir mūsu absolūtais paraugs. Dažādas kustības interpretē, savos rakstos skaidri izskaidroja vīrieša un sievietes lomu. Ha spiegato benissimo nei suoi scritti il ruolo dell'uomo e della donna. La donna Sieviete, izrādot sievišķīgu solidaritāti, jāpalīdz vīrietim un jākļūst par viņa aizbildni no agrīnās bērnības līdz pieaugušajam vecumam. dell'uomo, ma dalla più tenera età fino all'età più adulta. Fabijāna, Simona un Katerīna dzīvo evaņģēlijā sakņotu dzīvi, ko apgaismo Bingenes Hildegarde, kura savā aicinājumā paaugstināja sievietes cieņu caur svētumu, gudrību un baznīcas kalpošanu.